Nevienam no mums rītdiena nepieder. Tu nevari pagarināt savu dzīvi, tu nevari saīsināt savu dzīvi. Dievs tev un man devis dzīvību, un viņš ir tas, kurš pasaka viss. Bet es gribētu, mīļie, lai būtu tā, ka tavā un manā dzīvē ir viss tieši tad, kad mēs esam gatavi. Kad mēs esam gatavi savienoties ar Kungu, kad mēs esam gatavi sastapties ar viņu, jebkurā brīdī. Lai nav tā, ka ir viss, un mēs neesam gatavi. Mēs neesam gatavi. Jo mēs gaidījām uz rītdienu, mēs gaidījām uz parītdienu, mēs gaidījām uz nākotni, jo mēs lūkojamies un mēs domājam, ka tur nākotnē būs kaut kas labs. Protams, ka Jēzu Kristu mums pats labākais ir priekšā. Bet ir svarīgi šodien sadzirdēt svētā gara balsi, viņa aicinājumu. Atjaunot savas attiecības ar Dievu, sakārtot savu sirdi Dievu priekšā. Mīļi, atgriezties no savas remdenības. Atgriezties no savas remdenības, no savas vienaldzības, bezatbildības. Jo tad, kad es skatos uz šo laiku, es nerunāju par pasauli, es runāju par Dieva draudzi. Mīļie, es runāju nopietni. Mani pārsteidz, mani ļoti, ļoti pārsteidz tas, kādā stāvoklī mēs esam, kā Dieva draudzi. Man ļoti pārsteidz. Man ļoti pārsteidz. Tāpēc ir steidzam jāatgriežas atpakaļ. Steidzam.